kultūras festivālā Rīgā. Welcome to International Festival of Language and Culture in Riga. Starptautiskais valodas un kultūras festivāls ir gadskārtējas svinības, kuras sākās 2003. gadā Turcijā, un kopumā tajās piedalījās dalībnieki no 17 valstīm. 2014. gadā festivālā jau piedalījās 145 valstis ar vairāk nekā 2000 dalībniekiem. Šogad pirmo reizi festivāls notiek arī pie mums Rīgā, Latvijā. Aplaus! Mēs ļoti ceram, ka tas kļūs par ikgadēju tradīciju arī pie mums, jo festivāla galvenais mērķis ir veicināt mieru, draudzību, mīlestību un kultūras sakarus mūsu visu vidū. Turklāt šovakar mums piedalīsies kopā 7 valstis ar vairāk nekā 30 dalībniekiem. Bet pirms mēs atklājam šo svinīgo pasākumu, es aicinu jūs visus kopā noklausīties Latvijas valsts himnu. Please, Latvia National Anthem. Ja jau esam kinoteātrī, tad būtu jauki arī noskatīties kādu nelielu filmu. Tagad neliela īsfilma par Starptautisko kultūras un valodas festivālu. Patīkams skatīšanos! Different nations, shared feelings. For the last 14 years, the world's youth have united around universal values, embracing one another in love and fraternity. The International Festival of Language and Culture brings together all colors of the world under the banner of its mission to serve global peace by spreading waves of friendship from Asia to Europe, from Africa to the Far East. Patricia from the Philippines is in Romania. Aimee from USA is in Germany.
Mensidisi from South Africa is in the USA. They join many other young men and women from around the world who have traveled to form bonds of fellowship. Thousands of others did the same last year and performed in as many as 60 shows in 20 countries. They spoke different languages, observed different faiths and cultures, and had different colors. Even though they had lived far apart, they realized they could unite around love that surpasses differences and builds bridges between hearts. They realized they are brothers and sisters under the same sky. Chief among these values is music. Music best conveys the values to which we aspire. The International Festival of Language and Culture is a cozy host for music. Songs and dances help unify the students participating in the festival. This year, the festival will be organized in a number of countries on different continents. Renowned performers, artists, athletes, statesmen, and celebrities will join in our enthusiasm as they have always done. Each event is recognized by the parliaments and senates of the host countries and by important international organizations. Nu, ko, mīļie draugi, pienācis laiks pilnvērtīgi sākt mūsu festivālu. Pirmajam iziet uz skatuves ir visgrūtāk, tāpēc es jūs aicināšu atbalstīt pirmo dalībnieci ar aplausiem. Tā būs Terēze Dina Ruka ar latviešu dziesmu. Mīļi sagaidām, lūdzu! Laiks.
tikt no aizkulisēm ārā, tik daudz karstasinīgu dejotāju un dziedātāju. Nākamie mums būs no Riga International Meridian School. Skolēni, kur ir sagatavojuši ļoti interesantu priekšnesumu – turku tautas deju. Skola atbalsta visu skolēnu radošās idejas un panākumus, tāpēc es domāju, ka priekšnesums būs nemazums interesants. dalībnieki no Lietuvas. Un starp citu, es tā, lai būtu nedaudz interesantāk, sagatavoju arī nedaudz informāciju par katru valsti, kura mums uzstāsies. Lietuva tiek dēvēta arī par upju un ezeru zemi. Kopumā Lietuvā ir vairāk nekā 22,000 upes un vairāk nekā 800 ezeri. Lietuviešu valoda tiek uzskatīta par vissenāko no indoeiropiešu valodām, un to nav viegli iemācīties. Tā ir savas sarežģītas rakstu zīmes. Aicinu uz skatuves Elvinu Čurlu ar mīlu pavasara debesis, dziesma lietuviešu valodā.
šaukia, žalumo danuos, geltoni, raudoni, žiedai nejučia susiglaudžia. Vidurys pakyla, miegant mano rankų. Myliu, 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 pavasario dangų aš myliu, 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 pavasario dangų aš myliu, myliu, myliu. Nākamā mums būs valsts, kurā viens no populārākajiem festivāliem ir Masļenica. Valstī ir ļoti populāra dzīvā mūzika, un tai ir ļoti neskarta palikusi daba. Ja jūs aizbrauksiet uz Baltkrieviju, jūs varēsiet izstaigāt vietas, kur jūs varēsiet dzirdēt 100-gadīgu koku čukstus. Es aicinu uz skatuves Baltkrievijas pārstāvi ar priekšnesumu Stoj, stoj! Две подружки это мало, ой, как третья им нужна, чтобы в зале разнимала, двух других всегда одна. Только поняли мы скоро, хочешь верь или не верь, где была одна лишь ссора, втрое больше их теперь. Стой, 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 что за заварушки, ой, 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 мы же три подружки, ой, 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 мы же три подружки, и никак на друг без дружки. Стой, 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 что за заварушки, ой, 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 мы же три подружки, ой, 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 мы же три подружки, и никак на друг без дружки. Децл — это просто чудо, Децл твой один отстой. В фабрике я новый путь, ага, сцену подметать метлой. Я могу, как Орбакайте, подскочить до потолка. Эй, девчонки, прекращайте, а мы не начали пока. Стой, 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 что за заварушки, ой, 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 мы же три подружки, ой, 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 мы же три подружки, и никак на друг без дружки. Стой, 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 что за заварушки, ой, 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 мы же три подружки, ой, 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 мы же три подружки, и никак на друг без дружки. На себя смотрела, а тебе какое дело? До тебя мне нету дела. Так чего ж ты хотела? Да ты чего хотела? Я гляжу, тебя задело. Я вообще в углу сидела. Дружба дело непростое, три подружки перебор. И куда идем мы трое, не обходится без ссор. Только главное не в этом, только главное в другом. Вместе мы зимой и летом, вот об этом и поем. Стой, 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 что за заварушки, ой, 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 мы же три подружки, ой, 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 мы же три подружки, и никак нам друг без дружки. Стой, 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 что за заварушки, ой, 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 мы же три подружки, ой, 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 мы же три подружки, и никак нам друг без дружки. Стой, 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 что за заварушки, ой, 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 мы же три подружки, ой, 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 мы же три подружки, и никак нам друг без дружки. Стой, 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 что за заварушки, ой, 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 мы же три подружки, ой, 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 мы же три подружки, и никак нам друг без дружки. Kā nākamie, kuri mums
mums šovakar uzstāsies, būs Igauni. Igaunijas dalībniece izpildīs priekšnesumu Desire Mum Sinuga Kos. Igauņi lielākoties visi runā brīvi 2-3 valodās, un neseni pētījumi rāda, ka igauņi ir vieni no labākajiem angļu valodas pratējiem Eiropā. Bet svešzemnieki bieži domā, ka igauņi runā elfu valodā, jo tik tiešām igauņu valoda reizēm liekas tik maģiska, ka daudzi uzskata, ka tā runā elfi. Aicinām Igauniju!
Nākamā mums uzstāsies dalībniece no Turcijas. Šīs valsts muzika un literatūra ir izcils paraugs dažādu kultūru sajaukumam. Turkiem patīk gan arabeska, gan hip-hops. Turklāt turki ir ļoti strādīgi, ļoti aktīvi cilvēki. Un ja jūs aizbrauksiet uz Turciju, jūs noteikti varat sarunāt, ka kādu privāto veikaliņu atvērs arī vēlu vakarā pēc darba laika. Paklausieties interesanti, Turcijā populārākais vietējais cīņas sporta veids ir eļļas cīņas. Tas nozīmē, ka turki uzvelk ādas bikses, aplējās ar olīveļu un sākas cīņas. Bet no pasaulē zināmajiem sporta veidiem varākais ir futbols. Savukārt mums šodien ļoti interesants priekšnesums no Zeynep Sauran no Turcijas. Tagad mums būs neliela interesanta pauzīte. Mēs sāksim dalīt balvas. Mums ir daudz bērnu, mums ir daudz nopelnījuši saņemt ļoti labas balvas. Es aizkulisēs redzēju, pilnīgi man pašai gribētos to saņemt. Sāksim tad ar to, ka notika ļoti interesants konkurss Pasaules krāsas, kuru organizēja Riga International Meridian School. Šī skola priekš bērniem sniedza iespēju iesniegt savus darbus, un kopumā tika saņemti 425 darbi. Un man tagad ir tas gods apbalvot labākos no labākajiem 2 kategorijās ar 5 vietām katrā. Un tad tagad sāksim. Tad godpilnā 5. vieta. Angele Mardojan. Angele, lūdzu, nāc uz skatuves, nāc man blakus. Kopbildi uztaisīsim, saņemsim balvu. Drīz būs arī balva, nāc varbūt, jā, stāvi, kur te vērtāk, jā, Lucku bildīte mums būs arī.
Godpilnā 4. vieta – Artūrs Belovs. Artūrs jau kā zinātams, droši. 3. vieta – Veronika Želdaka. Veronika, apsveicam, nāc uz skatuves, parādies visiem. 2. vieta – Keita Naumova. Tā, mums viens te nav pazudis pa ceļam. Ir visi, ja? Tā. Un tad 1. vieta – Vasilijs Karasevs. Vasilij, apsveicam. Droši stājies vien blakus. Un tad tagad apsveiksim arī 2. kategoriju. Drīz arī sekos balvas. 2. kategorija – 5. vieta – Katrīna Karanovska. Katrīnīt, lūdzu nāc. Ko bildīte, jā. Viss kā pienākās. 4. vieta – Lea Marija Zotova. Apsveicam, lūdzu. Godpilnā 3. vieta – Jekaterina Gurdijeva. Jekaterina, lūdzu. 2. vieta – Larisa Tomiļina. Vai Larisiņa skrien tik šurp, lūdzu? Redz, kur Larisiņa. Un 1. vieta – Paula Kūdriņa. Paula, lūdzu. Tūlīt būs arī dāvanas, ja kas mani nevainojiet. Dāvanas man palīdzēs izsniegt cilvēks no Rīgas domes izglītības un kultūras sporta departamenta direktors Guntis Helumanis. Lūdzu, Gunti. Labdien! Mēs sāksim ar dāvanu dalīšanu vai sāksim ar runām? Sāksim ar dāvanām. Lūdzu, nesiet mums dāvanas, palīdziet mums apbalvot visus laimīgos. Tātad dāvanas Angele Mardajana, 5. vieta, diploms. Lūdzu. Ceturtā vieta Artūrs Belovs, diploms. Lūdzu. Trešā vieta Veronika Želdaka, dāvanu karte diploms. Nav Veronikas, to dāvanu karti var man arī atdot, ja kas. Otrā vieta Keita Naumova, dāvanu karte diploms. Pirmā vieta Vasilijs Karasevs, dāvanu karte diploms. Turpināsim arī ar otro kategoriju. Katrīna Karanovska, lūdzu, diploms. Lea Marija Zotova, diploms. Katrīnīt, dāvanas vēl dalīs. Jekaterina Gordijeva, dāvana diploms. Larisa Tomiļina, lūdzu, pēc savas balvas. Un pirmā vieta Paula Kūdriņa. Lūdzu, kur mums Pauliņa? Tāda dāvana, tu Pauliņai pēc tam nodosim, ja tur skūteris es redzēju, varētu braukt mājās pa taisno. Un tagad es došu vārdu Guntī jums, tā kā droši varbūt kaut kas sakāms.
Labdien visiem, kas ir zālē, kas ir uz skatuves. Man tiešām liels gods bija pasniegt dāvanas un sveikt arī visus šī festivāla dalībniekus. No savas puses gribētu tiešām izteikt tādu personīgu paldies šī pasākuma organizatoriem un īpaši Riga International Meridian School. Un es domāju, šeit runas ir pilnīgi liekas, jo, man liekas, daudzi zālē jūtās kā tādā mazā Eirovizijā. Ļausim, lai skan dziesmas, lai skan muzika, lai ir dejas un lai visiem ir labs noskaņojums. Paldies visiem vēlreiz! Jauku šodienu! Gunta, lūdzu, nemūciet prom. Ja visiem dāvanas, tad visiem. Ja? Es vēlētos aicināt uz skatuves Oļegu Burovu, kurš ir Rīgas domes nekustamo īpašumu departamenta direktors un kurš arī vēlas kaut ko teikt. Labdien! Es visus apsveicu. Paldies skolai par labo organizēto mācību procesu. Paldies par labo sakoptu skolu. Šī ēka, kur jūs šobrīd esat, tas ir būvēta 30. gados, kā skolas ēka pēc izcila Latvijas arhitekta Šmelinga projekta. Jūs viņu atremontējat, sakārtojat. Paldies jums par visu un novēlu jums veiksmes, daudz skolniekus. Laimīgi! Aplausus, aplausus. Mums te dāvanas tiek vēl dalītas. Jā, paldies jums liels. Paldies visiem par dalību konkursā. Tagad mēs nedaudz atpūšamies ar grupas Baraka priekšnesumu. Bildējieties, ko bildītes. Un tad turpinam tālāk ar muziku. Paldies!